kas ļoti svarīgs, lai mēs apzināmies kā Dieva tauta, kā Dievs priekš kaut kā mūs tomēr ir atstājis šeit virs zemes, jo mēs esam glābti. Un viens no momentiem, ko Dievs sagaida no savas draudzes un no tevis personīgi, lai tu ne tikai lūgtu par savām vajadzībām, bet lai tu būtu tāds cilvēks, kurš ir ļoti līdzjūtīgs, kurš ir ļoti žēlsirdīgs, kā Jēzus. Viņš vienmēr dziedināja, viņš sludināja, ziniet no kādas pozīcijas? No tā, ka viņš iežēlojās, un tad viņš sāk kaut ko darīt. Mēs esam egoisti. Man palīdzi, Dievs dod man, mēs atnācām uz draudzi, lai saņemtu kaut ko, lai iegūtu, lai grēki būtu piedot, lai slimības aiziet, lai ģimene būtu dziedināta, attiecības būtu dziedināts. Bet jānotiek tā tavā dzīvē tāds klikšķis, ka tu dzīvo tam, lai citu celtu. Un tāpēc šodien es gribētu, lai mēs paskatāmies tādus 3 svarīgus punktus, ja, no aizstāvja vai no aizlūdzēja pozīcijas. Kas ir tāds aizlūdzējs? Krievis saucās hadatai. Un aizlūdzējs vai aizstāvs, pirmkārt ir Jēzus Kristus. Viņš mums ir parādījis piemēru. Ja? Mēs esam kristieši, mēs sekojam Kristum, un kāds ir Kristus, tāda arī esam mēs. Un Jēzus to ļoti efektīvi darīja, pat zinot to, ka viņam drīz būs jāiet projām, viņš lūdza 17. nodaļā Jāņa evaņģēlijā: Tēvs, svētī šos cilvēkus, kas paliek pēc manis, manus mācekļus, patiesībā, tavs vārds ir patiesība. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no šīs pasaules, bet lai tu viņus pasaulē pasargātu no ļauna, jo es aizēju pie tevis. Saprotat, viņš par viņiem lūdza, par viņu nākotni, lai viņi būtu pasargāti, lai viņi aiziet līdz galam. Un arī tie, kas ticēs pēc viņu vārdiem, tie jau mēs esam estafēti nonākuši līdz mūsu dienām. Bet Jēzus kā augstais priesteris, tā ir starp citu Jāņa 17. nodaļa, tā ir Jēzus augstā priestera lūkšana. Tad viņš aizlūdza par cilvēkiem. Un, kad mēs lasām rakstus, mēs redzam, ka 1. Pētera 2. nodaļā 9. pāntā ir teikts, ka jūs esat ķēnišķīgi priesteri. Mēs ne tikai esam ķēniņi, esmu ķēniņš, esmu ķēniņa dēls, man ir apsolījumi. Es zinu, es varu pajautāt tētim, lai viņš man tur iedod tur to un šito. Un mēs tādi paliekam tādi krutie kristieši. Bet īstenībā Jēzus teica, ka kas ir lielāks, tas, kas ir pie galda gulošs, vai tas, kas apkalpo? Kurš ir lielāks? Nu, protams, kas guļu, kur apkalpo, bet viņš saka, es jūsu vidū, mācekļi, esmu kā tas, kurš apkalpo. Un viņš teica, ja tu gribi būt liels, esi visiem kalps. Dzīvo, lai būtu citam. Un likums ir tāds, ka tu sāc rūpēties par citiem, tu redzi, ka apgādība nāk tavā dzīvē. Kad tu sāc lūgt par citu bērniem, citu radiniekiem, tu redzi, kā tavi radinieki atnāk pie Jēzus ātrāk. Tāpēc mēs esam priesteri, un kas ir priesteris? Tas ir tilšu veidotājs starp cilvēku un Dievu. Protams, nav neviens cits starpnieks kā Jēzus Kristus, bet Dievs mūs ir aicinājis, kā Pāvils saka, esmu aicināts uz to, lai jūs sadarinātu kā šķīstu līgavu līgavainim. Tāpēc no mums Dievs sagaida, ka tā vara, kas mums ir dota, tu nevari iedomāties, kāda mums ir vara. Ko spēj mūsu lūkšana un cik daudz šodien manā dzīvē ir no tā, ka kāds ir pavadījis naktis lūkšanā, lai Dievs Andri svētī un lai Dievs Andri kaut kad nākotnē lieto. Tās lūkšanas, tās aizlūkšanas, ar kurām mēs ejam tagad Dievu priekšā, Jēzus gāja, un faktiski viņš arī ir jaunās derības starpnieks, un viņš ir tas, kurš tagad Tēvu priekšā stāv un aizlūdz par mums. Tāpēc katrā ziņā mums nav jāiet pie Marijas, mums nav jāiet pie Nikolaja kaut kāda, kurš tā kā varētu aiziet pie tēva un parunāt, jo māte jau uzklausīs. Saprotiet, ka Jēzus teica, ka pirms pat jūs lūdzat, tēvs jau zina, ko jūs lūgsiet. Tur nevajag tēvu pierunāt. Dievs Bībelē teiks, viņš zina, kas jums ir vajadzīgs. Un viņš jums dos, tāpēc nepļāpājiet kā pagāni, nerunājiet daudz, runājiet konkrēti un runājiet ticībā. Tāpēc, kad skatos no Jēzus dzīves, no tā pēdējā viņa dzīves posma,
viņš mācekļiem centās teikt un saka, esiet ar mani vismaz 1 stundu nomodā. Vismaz 1 stundu. Es tev gribu pateikt, ja tu no rīta pavadīsi stundu lūkšanā, man nav laika. Ir tev laiks, to var ielīst Facebookā, var ielīst Instagramā, tev ir laiks. Ja tu iesi lūkšanā stundu, 45 minūtes varbūt, pēc tam tu redzēsi, ka 45 būs pa īsi, būs jau stundu, bet tu jūties, ka stundu pamās tev ies progress. Vai tu brauc ceļā mašīnā, tev ir laba stunda līdz darbam, vai tu vari iziet, vienkārši saģērbties un vienkārši iet ārā staigāties. Staigāt, ka tu ej no mājas ārā, uzreiz tu sāc lūgt, tu atrodi vietu, kur klusāk ir, kur mazāk cilvēku staigā, un tu vienkārši lūdz Dievu, un tu pavadi laiku ar Dievu. Ja tas mājās tevi pagrūti. Un tu redzēsi, būs rezultāti. Ja es teicu, jums būs priekšā cīņas, jums būs priekšā izaicinājumi, un ja tu lūgsi tikai tad, kad tev nāk briesmas virsū un izejot no grūtībām, no problēmām, kā saka, ir grūtības, tagad man Dievs ir vajadzīgs, ka grūtības nav, tad man arī Dievs nav vajadzīgs. Bet kā ir? Es esmu attiecībās ar Dievu. Dievs var man sirdi mudināt, sakot, zini, priekšā ir grūtības. Dievs dod signālus, ka tev jābūt gatavam. Un tu vienkārši lūdz, un ir jūtu trieciens, ir kaut kas ir jārisina pēkšņi, ja? Bet Dievs kaut kā iekšēji jau dod. Un tu saproti, ne ar savu spēku, bet tu garā lūdz. Tevi Dievs garā uz to visu gatavo, tāpēc vismaz 1 stundu. Tāpēc, ja es teicu, esiet stundu nomodā, gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Nepaļaujies uz miesu, ka tu varēsi, ka tev izdosies, ka Dievs palīdz man iziet visam cauri. Un tad ir tā, kad tu biji lūdzis, tu biji stāvējis, un mēs tieši pastīsimies, par ko tad mums ir jālūdz, par ko tad mums ir jāstāv lūkšanās. Un Jēzus, ka gāja projām, viņam arī bija iekšēji atklāts par to, kas notiks ar viņa mācekļiem. Un viņš teica, Lūkas evaņģēlijs, 2. nodaļa, 31. līdz 34. pantam. Sīman, redzi, Sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus. Dievs zina Sātana domas, ko viņš ir izdomājis, ko viņš ir ieplānojis. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, tad viņš lai nenošaubās un neatkrīt. Un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Bet tas viņam sacīja, kungs, es esmu gatavs ar tevi iet cietumā un nāvē, bet viņš sacīja, es tev saku, Pēteri, Gailis šodien vēl nebūs dziedājis, ka tu jau 3 reizes būsi liedzies, ka tu mani pazīsti. Jēzus iekšēji bija saņēmis, ka būs problēmas priekšā, un viņš viņam tā arī atklāti saka, ka būs Sātana uzbrukums. Bet, zini, Pēter, es par tevi aizlūdzu, lai ar tavu sirdi kaut kas nenotiek slikts, lai tu nepārstāji ticēt Dievam. Un man ir tāds signāls, un es vienkārši gāju pie tēva un par tevi lūdzu, lai nekas ļauns ar tevi nenotiek. Tagad mēs redzam, ka Jēzus ticēja tam, ka tas, ko viņš lūgs, ka tas notiks. Un, zini, tā arī bija. Pēters bija Dievu zaimojis, viņš bija teicis, lādējis, es viņu nepazīstu, to Jēzu. Un neskatoties uz to, mēs redzam, cik Pēters ātri piecēlās. Kā viņš saņēma uzmundrinājumu, kā viņš vasaras svētku dienā uzrunu pateica svētā gara spēkā un 3000 atgriežās. Pēc tam 3. nodaļa apstur darba grāmatā. Viņš iet garām cilvēkam, kurš sēdēja pie tempļa un naudu prasīja. Viņš varēja pateikt kopā ar Jāni, skaties uz mums. Viņam nebija kauna, ka viņš bija tādas lietas sadarījis, tāpēc, ka viņam bija stipra ticība, ka Dievs man visu ir piedevis. Viņš varēja nostāvēt. Tāpēc pirmais. Mums ir jālūdz, vispār jāiestās, ko Dievs no manis sagaida no manām lūkšanām. Ne tikai, ka visu laiku mana zini vajadzības. Saprot, ka tas egoisms mūsos ir tā iemājojis, ja, ka mēs tā kā knapi jau par, ziniet, cita galējība. Es par sevi nelūdzu, es par visiem lūdzu, es par sevi nelūdzu. Tā arī galējība ir. Ir arī par sevi jālūdz. Jo ja tu iziesi no ierindas, ko Sātans ļoti grib, sitīšu ganu un aitas izklīdīs. Sitīšu vīru un problēmas radīsies ģimenē, pēc tam bērnos, ieraudzot, ko tēcis sadarījis. Viņš ir ļoti stratēģis, tāpēc arī jālūdz par sevi. Dievs palīdz man būt par piemēru, palīdz man nostāvēt, palīdz man aiziet līdz galam, palīdz man nepadoties acu kārībai, miesas kārībai, dzīves lepnībai. Tev jālūdz par sevi, lai man ir tava klātbūtne. Jo ja tu man nedos savu klātbūtni, nedos man iekšā apmierinājumu, es iekšā apmierinājumu meklēt kaut kādās dopinga lietās, un tāpēc cilvēki sāk bieži vien kristieši sāk ieraut, bišķiņi iedzert, kaut ko uzpīpēt.
Tāpēc, redz, man jābūt apmierinātam. Dievs ar tevi dod man savu piepildījumu. Un tad arī pēc Dieva prāta es saku, Dievs palīdzi. Un tad pirmais par pilsētu, kurā tu dzīvo. Ir jālūdz par to vietu, kurā tu dzīvo. Ir ļaunie gari, ļaunie spēki, kuri grib turēt apcietinājumā skolas, cilvēku prātus, un lai vispār evaņģēlijs neizplatās. Un tāpēc mēs varam lūgt svētību, mums jālūdz svētība uz valdībām, uz varām, uz cilvēkiem, kuri ir apkārt. Tātad Dievs gatavo augsni un dod, lai mūsu pilsēta glābjās. Lai cilvēki dzird tavu evaņģēliju, lai cilvēki pieņem tevi, Jēzu. Nevajag tas iet visus gārus. Es pāri Jēkabili sasienu visus, es tur visus dzenu ārā, es tur visus. Un tu tāds dzenājs, ka tev uznāks virsū viņi. Zini, kas tev jādara? Vienkārši Jēzu ved cilvēkus pie sevis. Un pats Jēzus sāk darīt visu to, kas tur traucē. Bet tev ir jālūdz tieši Dievs ved no ārā, no tumsas, tos saistītos, manus kaimiņus. Kāpēc Sātans brucina ģimenes? Lai nav vīrs ar sievu kopā. Tāpēc, ka Bībelē teiks, kur 2 vai 3 sanākuši manā vārdā, tur es būšu viņu vidū. Un visu, ko vien viņi lūgs no mana debes tēva, tas viņiem būs. Un iedomājas vīrs ar sievu tādā mīlestībā vienā garā. Sāka lūgt par kaimiņiem. Dievs solīja, ka kaimiņi būs glābti. Sāks lūgt par apkārtējām vietām. Sāks cilvēki reāli draudzi, lai piepildās abi. Tāpēc ziniet, kas ir pa problēmu? Mēs ar vīru nelūdzam. Mēs ar sievu nelūdzam. Mēs pēdam vakarā kopā. Mēs pēc tam kaut ko kopā darām. Bet lūkšana mums kauns. Mums citas lietas nav kauns darīt, bet mums kaut kā nav ērti. Un zini, kam tas ir ērti? Sātanam. Visu liekas, bet lūkšanu mēs nevaram kopā lūgt. Kaut kā nevaram. Uzvari to, lūdzu, uzvari to vienkārši viss no šī vakara. Mācītājs šodien runāja. Bauslis šodien ir dots. Jums ir bauslis tāds. Mēs lūdzam kopā. Mēs lūdzam, ja jūs šeit esat ticīgi, mēs lūdzam kopā. Ja tu sievu kaut kā esi vairāk tā kā Dieva, var iesākt lūkšanu. Vīriņš vēl nav tāds, tikko var nesen sācis ticēt. Nevajag viņu uzreiz stumt, kā saka, zem tanka. Ja? Bet lēnītēm lūgt, pēc tam arī dot iespēju, lai vīriņš uzņemās atbildību. Un nams tā ir labākā vieta, kur izaug kalpotāji. Ja tu varēsi mājās lūkšanu vadīt un būt, tad tu redzēsi, kā Dievs tev tālāk no mazumiņa, viņš tev cels lielākās lietās. Un tāpēc par pilsētu, kurā mēs dzīvojam, ir jālūdz Salmam pamācība 11.11. Caur tiklo ļaužu svētību pilsēta tiek paaugstināta, bet bezdīvīgo runu dēļ tā tiek sagrauta. Tad, ko mēs šodien runājam uz pilsētu? Tas jāsvētī pilsētu. Es kaut no Rīgas pārrodas, bet man patīk Jēkabpils. Mēs, tur tas, mēs svētījam, un lai Dievs dod, lai viss, kas vien var labs būt, lai viss tas attīstās. Un, protams, pats galvenais, lai garīgajā jomā viss iet uz priekšu. Otrais. Tev ir jālūdz par to, kur tu nes atbildību. Tad mums katram ir kaut kāda atbildība. Ja esmu kā vīrs, es nesmu atbildību par sievu, par bērniem, par darbu, par kalpošanu. Tātad es iestājos garīgajā pasaulē un mēs bieži sakam, ja Dievs grib, lai viņš tad arī dod. Ja Dievam būs tāds prāts, tad viņš dos. Bībelē teikts, jums nav, Bībelē teikts, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Kāpēc manai sievai slikts garas stāvoklis? Tāpēc, ka tu vīrs par viņu nelūdz. Tāpēc, ka tu negavē par savu sievu. Un Daniels bija tāds, 9. 10. nodaļā Danielu varat izlasīt. Viņš, kas saprata, ka problēmas ir atmosfērā, problēmas ir mūsu valstī. Viņš neteica, ka sieva vainīga vai tauta vainīga. Viņš teica, mēs esam grēkojuši Dievs. Viņš sāka lūgt par savu tautu. Un tu zini ko? No pirmās dienas Bībelē teiks, viņa lūkšana bija sadzirdēta 10. nodaļa no 1. līdz 3. pantam Daniela grāmatā. Bija cīņa garīgā, bet Daniels 21 dienu bija atteicies tur no garšīgajiem ēdieniem. Viņš stāvēja lūkšanā un uz 21. dienu atnāca atbildi. Viss būs, Daniel, tavai valstī būs viss labi, būs viss svētīgi. Viņš ar gavēni, saprot, tādu tā kā miesas, tā kā bišķiņu samērdēšanu, ja?
Tāpēc, ja mēs gribam, lai ir svētība mūsu namā, mūsu attiecībās, labākais, ko tu vari ieguldīt savās attiecībās, tā ir lūkšana. Redzēsi to, ka viss sākās no lūkšanas. Rodās tāda saite. Ja es, piemēram, lūdzu par cilvēkiem draudzē, es ieguldos tajos cilvēkos. Ko es ieguldīšu? Lūkšana. Bībelē teiks, kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Lai es draudzi mīlētu, lai es mīlētu manus brāļus un māsas, es ieguldos. Laika es ieguldu. Andri, tad es lūdzu, Dievs svētī šo brāli, par Dāvidiņu man lūdzu, par Īnesi, Dievs svētī, par daudz. Es saku, lūdzu, tiešām lūdzu par Dievs svētī, stīprini, cēl, dod visu nepieciešams, lai viņi aug, lai stīprinās, lai viņiem viss dzīvē labi, investēs. Un saproti, Dievam tas ļoti patīkam. Dievs skatās, man ļoti patīk, ka jūs viens par otru lūdzat. Ka jums ir tāda atmosfēra. Iedomājies, ka mēs redzētu, kā ģimenītē bērniņi stāv un viens par otru lūdz. Debes Tēvs to redz, viņš saka, man tas ir akcepts. Es to redzu, un tā ir mīlestība. Un tad ir rodās tāda mīlestības saita, un Pāvils saka, ka es par jums nemitīgi lūdzu, un es ilgojos jūs satikt. Tad, par kuru tu lūdz, tu viņu ilgojies satikt, un kad tu viņu redzi, vai viņam uz sejas ir smaids. Iet, visi labi, uzvarēja, visi brīnišķīgi, un tu jūti iekšēji, Dievs, tā ir mūsu kopīgā uzvara. Un zini, kad viņš ir priecīgs, tu zini, viņš ir dziedināts, viņam tur miegs ir atnācis, viņam tur problēmas ģimenē ir atrisinājušās, viņam sāk vīrs nākt uz draudzi, vai sieva sāk nākt uz draudzi, un mēs par viņu lūdzam, lai viņam sieva nāk uz draudzi. Tu, kad to ieraugi, sirds sitās tikpat daudz kā sievai, kā vīram. Kaut tik šodien pieņemt Jēzu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu par to domā, tu par to lūdz. Un mēs tāpēc paliekam, ja es saka, Tēvs, kā tu manī un es tevī, tā, lai viņi mūsos ir viens. Kāpēc tā bija? Tāpēc, ka Jēzus vienmēr bija lūkšanā pie Tēva, un viņš arī bija lūkšanā par saviem mācekļiem. Un tāpēc, ja mēs gribam būt tādi garā, Dievā, un lai mēs būtu tā kā viena ģimene, par ko es arī lūdzu, Dievs dod, lai mums draudzē ir vienam uz otru labas domas. Dod Dievs, lai mēs viens otru mīlam. Dod, lai mēs esam tāda vienota draudze, lai mūsu draudzē ir spēks, lai mūsu draudzē ir svaidījums. Kā jūs domājat, Dievs tādu lūkšanu dzird? Viņš atbildēs? Es redzu, ka jau atbild. Nenoliec to uz mācītāju, nenoliec to uz lūkšanas grupu, aizsūtot ziņu. Pirmais, tev pašam ir jālūdz. Tev pašam ir jāstāv par to, un Dievs dod palīdzību tam, kas jau darbojās. Nevis es visu nometu uz draudzi, nometu uz aizlūdzēm, uz mācītāju, un, kā saka, es ticu, ka Dievs viņus dzirdēs. Bet pirmais, Dievs sagaida no tevis, lai tu būtu mājās priesteris, vīri, priesteri. Ja nav vīrs ticīgs, tad sieva iestājās par savu ģimeni, un viņa var lūgt stāvēt par savu namu. Un 1. Samuela 12. nodaļā, 23. pantā ir teikts, arī es nekad, Samuels tā saka tautai, tauta saka, Samuel, tikai lūdzu nepārstāj par mums saukt uz Dievu. Lūdzu par mums. Ziniet, viņiem bija atklāsme par to, ka tas ir ļoti liels spēks. Tāpēc trešais, pie kā mēs jau pieejam, tā kā ejam uz nobeigumu, ir jālūdz par cilvēkiem, kurus tev dod Dievs. Vispār tāds aizlūdzējs var redzēt, ka viņš tāds iežēlojas, ka viņš mīl cilvēks, ka viņš ne tikai sevi mīl, viņš mīl cilvēks. Brauc ātrie. Tu dzirdi tos ātros, tu jūti tādu trauksmi. Tu uzreiz ko dari? Dievs svētī to cilvēku, kas brauc tajos ātrajos, lai viņš, ja viņš nav ar tevi, lai viņš pieņem Jēzus tevi, lai viņš arī izdzīvo, lai ārstiem ir svētība. Vienkārši īsa lūkšana. Sēžot vienkārši tur rindā kaut kur tur uz pieņemšanu, tu vienkārši sēdi cilvēku apkārt tur, sēž tur mobīlēs, nezinu, ko darīt. Tu vari tā vienkārši lūgt par viņiem. Jēzus, sēdi šo cilvēku. Tā iekšē tā, tu vari lūgt par viņu. Varbūt par to cilvēku nekad neviens nav lūdzis. Un tāpēc viņš nevar atnākt pie Jēzus. Kāpēc tu atnāc pie Jēzus? Tāpēc, ka kāds kādreiz, kaut kāda vecmāmiņa, kaut kāda kaimiņiene, kāds kādreiz bija lūdzis par tevi, tāpēc tu šodien esi draudzē. Vienkārši izbrievē lūkšanu. Viss tālāk Dieva eņģeļi. Darbiņš, ejam strādāt pie tās dvēseles. Ir kāds palūdz šeit virs zemes. Mēs esam vēstnieki. Mēs pārstāvam Dievu valstību šeit virs zemes, tāpēc no mums vēstniekiem ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Tātad, ko saistīsiet, ko atraisīsiet. Saproti, debes ir ar mums sadarbībā. Tāpēc eņģeļi nesaprot, kāpēc viņi nelūdz?
Ko viņi tur lamājās viens ar otru? Būtu sen uz ceļiem nostājušies, jau būtu viss atrisināts. Viņiem ir dota tāda vara, kāpēc viņu neizmanto? Viņiem ir tāds spēks, ja viņi sāktu lūgt, kā viens brālis saka, es savu sievu mainu caur Dievu. Es jūtu, ka viņa mani nedzird, es sāku uz Dievu runāt. Viens brālis saka, ja tu man vēl tālāk abežos uz vienu cilvēku, kas viņam tur darbā, es iešu Dievam žēloties. Tu skaties, tu man novedīsi līdz tam, ka es iešu Dievam pastāstīšu par tevi. Un viņš tiks ar tevi galā. Nevajag tikai viss kārtībā. Ja? Tāpēc šodien mēs esam ar tādu sirdi, ka es jūtu, ka Dievs man dod to lūkšanas saucamo nastu, ka Dievs man iedod šo cilvēku uz manu sirdi. Man reāli Andris no Dobeles, viņš saka, man viens bija cilvēks, par kuru es lūdzu, bet viņu Dievs tā kā man paņēma, un 18. gadā Dievs viņam iedeva mani lūkšanas laikā. Viņš saka, es no rīta 6 ceļos eju uz savu garāžu, un es tur lūdzu, par tevi. Un kad viņš man raksta, Andri, es vēl joprojām turpinu par tevi lūgt. Viņam Dievs viņam mani bija iedevis, un tā viņš to tā kā uzticami dara. Tātad, kādās jomās mēs lūdzam par cilvēkiem, kurus mums Dievs dod? Mēs redzam, ka reāli man ir jāizlūdz par to cilvēku. Pirmā dziedināšana, otrā grēku nožēla. Kad cilvēks nāk un viņš stāsta, ka viņš kaut ko ļoti sliktu ir izdarījis, un viņam netik daudz pat vajadzīga tava pamācība, bet viņam vajadzīga tava no sākuma līdzjūtība, ka tu ar viņu kopā vari būt un pateikt, ka, zini, man varbūt nav naudas, ko es tev varētu iedot. Tu zini, varbūt es vēl neesmu pieredzējis šajā jautājumā, caur kuru tu ej cauri, bet zini, ko es varu darīt, un es tiešām to darīšu. Es par tevi lūkšu. Un zini, tā ir tā labākā draudzība. Tas ir tāds cilvēks, kurš viņš maz runā. Viņš tev nepierāda, dejs ar tevi, dejs par tevi. Viņš klusītē, viņš iet un lūdz. Un viņš pat neafišē. Varbūt daudz, ko mēs no tā visa, kas par mūsu dzīvē noticis, mēs redzēsim debesīs. Un es zinu, ka viens cilvēks, kurš ļoti par mani lūdz, tā ir mana sieva, kur ļoti stāv par to. Un es domāju, ka mēs ļoti arī to algu, ko Dievs mums dos, mēs dalīsim debesīs. Un tāpēc Jākab 5.16 ir teikts, izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēj taisna cilvēka lūkšana, darbodamās savā spēkā. Tad izsūdziet, pirmais jābūt attīrīšanai. Kad es zinu, kāds cilvēks, tā kā viņam nevisai labi iet garīgi, tagad viņš agrāk bija ļoti tāds garīgs, bet viņam nav labi. Viņam ir ceļš tagad problēmas ļoti liels dzīvē atnākuši. Viņš te no mūsu pilsētas agrāk bija. Un zini, kā tādā brīdī, kad tev ir problēmas, kad tev ir visi ok, tev nav, tev ir popularitāte, daudz piezvanītāji, daudz apsveikumu ir, bet kad cilvēkam ir grūtības, visi kā žurkas. Kad kuģis slīgs, žurkas pirmais mūk projām. Viss tā kā tāds, kā kāds teica, kad veiksmē ir daudz draugu, bet neveiksme, viņi ir bārene. Un es vienkārši, es viņam piezvanīju, klausies, kā tev iet, kā tu jūties? Viņš ir baigi slikti, tur visās ģēles, tur pret mani, viss tur sacēlušies, jā. Un es jums saku, es par tevi lūkšu, bet zinu, kas ir, es vēl lūkšu par to, lai tu sakārto savu dzīvi. Ir viena lieta, ko Dievs grib dot, bet ir otra lieta, ka tev ir tie grēki jāatstāj, ko tu dari. Mēs gribam no Dieva svētību, mēs varam stāvēt aizlūkšanās, lai Dievs viņu svētī, bet kad mēs sakam, lai Dievs tevi svētī uz ko? Saproti? Svētīt, ko nozīmē runāt labus vārdus cilvēka dzīvē. Var jau citu svētīt tā, Rebeka, lai tevi Dievs svētī vienreiz. Un tu viņu tā svētītu ar tādu garu, tā kā nolādē, ja? Bet svētīt, ka tu runās tā cilvēku, es viņam saku, es par tevi lūkšu, es turpinu par viņu lūgt, bet es lūkšu tā, es viņam uzreiz saku, lai tu atstātu grēku, lai tu atpakaļ nodotos Dievam, un tālāk Dievs redzēs, ka tu aizvērsi durvis sātnam, Dievs tālāk viss sakārtos. Tāpēc izsūdziet citam grēkus, un tālāk, lai jūs varat būt dziedināti. Un ja varbūt tev ticība pietrūks, zini, kam ļoti stipra ticība? Bērni, lūdziet, mums ir vajadzība, mums ir problēma, mums jau funktieri, ja mums jau prāts strādā, no kurienes ko ņemt, ja Dievs neiedos, es zinu, kur varēšu paņemt. Bērns, viņš kā bērns.
Dievam viss ir iespējams, viņš sāk lūgt, un reāli bērnus Dievs ļoti dzird. Mēs ļoti daudz svētības šodien esam ieguvuši no tā, ka bērniem sagribējās kaut kādas lietas mājās, viņi sāka lūgt, un tās lietas mūsu ģimene atnāca. Tāpēc, ka mēs teicām, bērni naudas nav, bet lūdziet, Dievam ir iespējams. Un paldies Dievam, Dievs reāli atbildēja. Un tāpēc bija triekas ķertais, kuru nesa 4 draugi un nolaida caur jumtu pie Jēzus kājām, atceraties. Un viņš teica, tavi grēki tev ir piedoti pirmais, celies, ņem gultu un staigā. Un tad Jēzus teica, ka pēc jūsu ticības. Bieži vien ir tā, ka mēs tā nostājamies tam cilvēkam, varbūt nav līdz galam tā ticība, bet mēs iestājamies ticībā, kam ir ticība, kas ir izgājis caur šīm problēmām. Šis cilvēks tikai iet cauri, viņam liekas, ka viņš neizies, bet tu jau esi izgājis, tev ir ticība, ka Dievs tev palīdzēs, un tu no sirds par to cilvēku lūdz, jo tu pats biji viņa ādā. Tev pašam bija slikti, tāpēc tādā veidā mēs arī kā priesteri veidojamies, ka tā kā Jēzus, viņš palika par miesu, lai varētu mūs saprast, lai varētu par mums aizlūgt. Un pat redzēs, līdz kam Dievs grib, lai mēs izaugtu. Tas ir 3. punkts zem tā 3. Ja? Tad pirmā ir dziedināšana, ko Dievs mums sūta. Mēs lūdzam par dziedināšanu cilvēku. Viņi arī var izsūdzēt, izstāstīt. Protams, stāstiet uzticamām personām, kuri tālāk nestāstīs, ja? Un tas tāpēc labāk ir mācītājs. Un 3. kas dara tev pāri, un tas ir līmenis. Aizlūgt, iestāties, pat varbūt vēl gavēt par tiem, kuri vienkārši tevi ienīst, kuri vienkārši, kad redz tevi, viņiem liekas, ka viņiem viss tumšs gar acīm paliek. Un tāpēc Dievs bieži vien uz to, tas ir tas augstākais līmenis, uz kurien mūsu Dievs ved, lai mēs paliktu tādi paši, kāds ir viņš, jo, kad mēs lasām Bībelē, tad par Jēzu teikts Lūkas 23, un kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita viņu krustā, un tos ļaundarus vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Viņš aizlūdz, kad viņam bija slikti par tiem, kas viņam darīja pāri. Lūkas 6:28. Svētījiet tos, kas jūs nolād. Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina, jaunajā tulkojumā apvaino. Kā par viņu vēl lūgt? Par šito mēslu? Pat tā cilvēku var teikt. Vēl es par viņu lūgšu, par to bezkauņu, lai viņam visi svētīgi, lai viņu Dievs svēti, lai viņam tur riktīgais, viņam pēc palūgšu. Bet tā ir miesa, un tāpēc Dievs saka, tā arī tu pārdzimsti, tā arī parādās tevī patiesais auglis, ka tu tiešām sāc par to cilvēku lūgt. Un tas ir tiešām, tā ir vismagākā štā. Un par to, kas tevi svētī, kurš tev palīdz. Jā, Dievs svētī. Bībele teica, ko īpaši jūs darat, ka jūs darat labu tiem, kas jums dara labu? Vai tu pasauli tā nedara? Un tāpēc pasies, Mateja 5. nodaļā Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Bez tevis, Dievs, es nevaru. Es nevaru. Miesa mana plosās. Es nevaru. Tāpēc tu saki, Dievs, es nevaru, bet palīdz man mīlēt pirmais un lūgt par to cilvēku. Un zini, kas notiks ar tevi? Iebam bija draugi 7, kad viņš nonāca nelaimē. Zini, ko tie draugi sāka teikt? Ieb, tev bija daudz mantas, bet tu maz cilvēkiem palīdzēji. Ieb, tu domā, ka Dievs tāpat tev to ir pieļaus, tādu nelaimi, ka tev tur aizgāja bojā viss? Tu esi kaut kur grēkojis, tu kaut ko pa klusu esi darījis. Iep, atzīsties, Dievs ir taisns. Nevar būt, ka tev tāpat dzīvē kaut kas noticis ir. Iedomājies, tādi draugi atnāca tevi mierināt. Viņš saka, klausies, jūs tādi nožēlojumi mierinātāji esat. Tādi cilvēki ir, kur tev pasaka, tu zini, par ko tev tas ir? Dievs tevi soda. Tāpēc viņam bija ļoti grūti. Un tad, kad beidzot bija tāda, kā sauc krieviski razvjaska, ka beidzot Dievs atklājās un pateica, Ieb malec, tu pareizi stāvēji, bet jums būs sots, jums tiem draugiem. Un kas notika? Ieba 42, 9. 2. daļa un 10. 1. daļa panta, te teiks tā, un tas kungs uzlūkoja Iebu un ievēroja viņa teiktos
aizlūgumus par saviem draugiem. Tātad viņš palūdza par tiem. Un tas kungs atjaunoja Ieba agrāko labklājību, kad viņš bija aizlūdzis savu draugu labā. Kā lai manā dzīvē viss tagad atjaunojās pēc tādām visām attiecībām, pēc tādām visām grūtībām? Tev vajag aizlūgt par tiem, kuri iespējams tev bija izdarījuši slikti. Un tad tikai šeit ir teikts, un tad Dievs atjaunoja viņa labklājību. Kāpēc man joprojām buksēs, man neiet, nevar izrauties? Tāpēc, ka tu par tiem cilvēkiem nelūdz. Tu negribi, lai viņiem dzīvē izmainās. Tu negribi, lai pat, kad Pāvils lūdz, es nodevu viņus sātanam, lai viņi vairs nezaimo Dievu, tad tik un tā viņš nodeva viņu miesas. Lai Dievs pieskarās viņu miesām, lai viņi beidzot nāk pie prāta, ka viņi grauj Dieva darbu. Bet arī tad Pāvils tā kā nodeva viņus lūgšanā, bet arī uz to, lai viņu dvēseles būtu glābtas. Lai šiem cilvēkiem tomēr rezultāts beigās būtu labs. Tāpēc šāds te līmenis ir. Varbūt tu esi apklusis par tiem cilvēkiem, kuri tevi darījuši slikti. Un tu gāji vienkārši tālāk, jā, es viņiem piedodu. Protams, ka mums ir jāpiedod, bet vēl ir lieta, vai tu par viņiem lūdz? Es te par sevi palūgt nevaru, es te par saviem bērniem nevaru palūgt. Un tāpēc te, dārgie kristieši, tad liksim vēl pāris tos bliņčikus saucamos uz mūsu štangu klāt un augsim. Ja tu nevari pacelt, tad tu vēl mīkstais esi. Tad tev vajag augt, lasīt Bībeli, lūgt Dievu, teikt, Dievs, es esmu vājš, man nav, palīdzi man, es nevaru šito, bet tev jāsaka, Dievs, bet tu esi teicis, ka man tas ir jādara, bet es to nedaru un es to nevaru darīt. Dievs palīdz man. Tāpēc mēs šodien, kā Jēzus, mēs arī vakarēdienā piedalāmies pie tās miesas, pieskaramies pie tām asinīm. Tas nozīmē, Jēzu, visu, ko tu darīji, es gribu darīt, tāpēc man ir vajadzīgs tavs spēks. Tāpēc tu to darīji, Jēzu. Un tad atnāks tavā dzīvē pēkšņi svētība. Vienkārši aizies tas ļaunums, aizies, vienkārši, kad tu sāc lūgt, tu vienkārši aiziet projām. Tu pēkšņi par to, kas tev izdarīs pār, tu viņu tā sāc mīlēt. Tev ienāk ticība, ka Dievs viņu var mainīt, ka Dievs kaut kas var notikt, ja? Kamēr tas nav, tamēr tu vēl joprojām esi kaut kā iestrēdz, un joprojām kaut kur ļaunums, viņš tā kā ēde tevi sēd. Tāpēc to var uzvarēt tikai ar labu, un kas ir tas labais? Ļaunu uzvar ar labu, tā ir lūgšana. Tas universālais, kas tavā dzīvē noteikti nostrādās un pateiks, tu pienāks pie mans Andri. Tas vārds bija priekš manis. Andri, to, ko tu teici, tiešām tas ir no vārda, un tas tiešām strādā. Tāpēc, ja tu gribi, lai tev atnāk izrāviens, es nevaru izrauties. Tāpēc, ka tu šo eksāmenu tā arī nevar nolikt. Noliec šo eksāmenu kā Iebs, un viņam atnāca labklājība, viņu Dievs svētīja, dubultā svētīja. Mēs gribam svaidījumu, mēs gribam Dievs spēku. Tad Dievs saka, sāc to darīt, atnāks tavā dzīvē svaidījums. Tu pēkšņi sajūtīs, man sirds brīvāk palika, man vairs tā ļaunuma nav, man vairs tās nav ļaunprātības. Es vēlu tiem cilvēkiem, viņam gatavs kājas nomazgāt, tā kā Jēzus Jūdam. Es gatavs viņam nomazgāt kājas. Tad Jēzus saka, tu esi manā garā, tu esi manā garā. Es jūtu, mēs esam tagad ļoti vienoti, un man ļoti patīk uz tevis būt, man ļoti patīk tevī būt.